Labdien, Visvaldis no Kempera 365. Šodien es jums parādīšu šo te Haimer brīnumu, tā teikt, A klases integrēto luksus kemperi. Tātad konkrēti par šo modeli, tātad Haimer BMC 600 modelis uz, kā jau mēs redzam, Mercedes logo priekšā, skaidrs, ka mēs runājam par pašu augstāko kvalitāti. Un uzreiz varu pastāstīt to, ka tieši šāds kemperis mums būs pieejams apmēram septembrī, varbūt ievilksies oktobrī, bet mūsu cena būs daudz labāka pat par šeit pieejamajām cenām, jo mēs laicīgi veicām pasūtījumu un skaidrs, ka mūsu cena ir daudz interesantāka. Šis konkrētais kemperis ir uz C kategorijas, bet mūsu pasūtītais būs uz B kategoriju. Varbūt mazliet mazāk ekstru sākumā, bet noteikti tās ekstrus var pielikt klāt. Un mūsu piedāvājumā būs šāds te kemperis uz B kategorijas, kurš maksās nedaudz virs 100 000 eiro, kas ir super laba cena augstākās klases dzīvošanas, ceļošanas komfortam. Tātad šodien mēs apskatīsimies, kāpēc jums vajadzētu izvēlēties šo modeli un nevienu citu. Tātad pirmkārt mēs jau redzam, šeit ir LED, Full LED HD, gaismas, kas nodrošinās fantastisku izskatu, plus arī naktī, kad brauksiet pa vēlajiem Skandināvijas, Eiropas ceļiem, jūs redzēsiet absolūti visu. Un, protams, varam redzēt, ka atšķirībā pieņemsim no citiem integrētiem modeļiem, šīs te sānu spoguļi, viņiem ir šāds te aerodinamiskas formas, kas nodrošinās to, ka viņi braucot ir klusāki, viņi negrab un protams, arī skats ir fantastisks, jo priekšējais lielais vēstikls nodrošina lielisku skatu uz to vietu, kur jūs braucat. Tālāk, protams, jā, Mercedes šasi ir lielas aizmuguras bagāžas durvis, kā jau varam redzēt, atverās no abām pusēm. Ir arī āra duša, līdz ar to, ja nākam no pludmales, varam noskalot kājas paši sevi. Viss ir pārdomāts līdz sīkākai niansei, un varam redzēt, ka šeit, teiksim, nešanas svars ir 350 kg. Nu, starp mums runājot, nerekomendējot, noteikti 500 kg arī var panest, un šī te vieta atļauj izmantot vesta motociklu mazāk, protams, lai tas būtu Vespa vai kāds cits rollerveidīgais. Un, protams, ka mums šeit ir arī rozetes, kas mūsdienās ļoti populārs ar mūsu klientiem, ka ir elektroskūteri, lai viņus var lādēt, neuztraucoties par to, ka viņi pazudīs kaut kur. Mēs to varam visu izdarīt šeit. No aizmuguras mēs varam redzēt, protams, Mercedes skaisto emblēmu. Protams, ka mums būs atpakaļskata kamera, kā arī parkošanās sensora. Šim modelim ir iespējama arī 360 grādu kamera no augšas, līdz ar to jūs redzēsiet precīzi, kur jūs noparkojaties, kas ir sīkums, bet ļoti patīkams, īpaši ņemot vērā šī te kempera iespaidīgo garumu. Iekāpsim iekšā, pastīsimies, kā viņš izstās no iekšas, bet kamēr tur cilvēki pulcējās, protams, ka mums ir marķīze, viņa var būt arī elektriska, viņa var nebūt vispār, jo viņa var uzlikt arī pēc tam mūsu servisā par ļoti draudzīgām cenām. Mums ir Dometic logi, kur ir iebūvēti korpusā, lai vējam ejot garām, nenotiek nekādas, teiksim, tā neparedzētas skaņas vai arī augstais gaiss nenāk iekšā salonā. Pirms mēs kāpjam iekšā, jau varam redzēt atverot durvis, jūs nākat ārā no rudens lietainā laika, novelkat jaku, uzreiz pakarināt šeit, nav jānes viss no āras iekšā. Tātad arī tas jau ir pārdomāts. Dosimies iekšā, un es jau kāpjot iekšā, saprotu to, ka man nav jāiet šādi, bet es varu mierīgi šādi iet, kas nozīmē, ka šeit ir paplašinātas durvis, kas iedod jums vēl vairāk vietas, patīkamas sajūtas, lai jums iekāpjot nav jāuztraucās atsist plecu, kas ir ļoti patīkami. Šeit uzreiz var redzēt, ka šeit ir mazliet platāka siena, un Haimeriem tas ir ļoti pazīstami to, ka šādos modeļos, teiksim, šī siena atbilst 80 cm ķieģeļu sienai jūsu mājā. Tātad siltuma izolācija ir augstākajā līmenī. Un, jā, nāciet iekšā, pastīsimies, kā mums izskatās Haimers no priekšpuses. Protams, kāds jau ir uzgriezis mūziku, jo mūzikas sistēma jau mums Mercedesā ir augstākā kvalitāte, teiksim, tā sēžot un braucot, tā sajūta ir kā S-klases Mercedesā. Mums jau ir jaunā Mercedes stūre, viss pilns multimēdiju displejs. Šim konkrētam modelim ir 170 zirgu spēki, mums ir automātiskā kārba, kura nav vairs ručka, kur ir ar roku bīdāmi pārnesumi, adaptīvais kruīz kontrols, attālināt mēs varam nolaist notekūdeņus, par to nav jāuztraucās, ir krēslu apsilde un arī ventilācija, ja ir nepieciešams.
Protams, ka displejā šeit mums ir arī satelīts, mums ir kameras. Principā mēs visu varam vadīt attālināti, varam redzēt, ka mēs šobrīd atrodamies. Jā, tā ir iebūvēta jau sistēma, par to nav jāuztraucas, bet, protams, ka varam pieslēgt arī Waze, Google Maps vai jebko citu. Pa šiem te kanāliem konstanti nāk iekšā svaigais gaiss, līdz ar to telpa nepaliek sausa arī, kad jūs viņu kurina. Šeit ir ļoti interesanti. Izskatās tādi pamatīgi aizskari, kuri jau ir iekļauti bāzes cenā. No abām pusēm atvalkās, tas ir tomēr mazliet cits līmenis. Priekšā es redzu, ka šeit ir līniju asistents, ir kā sauc bremžu, kā saka, brīdinājums par to, ja kaut kāds priekšmets jums ir priekšā, kurš jums strauji tuvojās, tad mašīna brīdinās, ka ir jāveic bremzēšana. Un sliktākajā gadījumā arī pati veik šo te bremzēšanas funkciju. Kā integrētiem kemperiem tas skats ir liels, pamatīgs, mēs visu pārredzam, mēs esam augstu. Un, protams, mums ir arī saules sargs un pamatīgi spoguļi, lai mēs redzam arī visas aklās zonas un mēs saprotam gabarītus. Kā jau mēs zinām, integrētajos modeļos, ne visos, bet lielākā daļa ir tikai vienas durvis priekšā. Līdz ar to šeit sēžot mums ir, kā saka, mazais office ar ļoti daudz nodalījumiem, un kas ir ļoti interesanti. Šiem modelim varam redzēt, te ir atslēļi, kas nozīmē, ka šeit mums apakšā ir slēgta telpa. Tātad mazs seifs kaut kādām jūsu pasēm, naudai un citām lietām. Tālāk dzīvojamā zonā mums ir skaidrs, ka abās pusēs krēsli ir grozāmi. Otrā stāvā mums ir gulta, kura manuāli nolaižās šādi te. Tātad šeit otrā stāva gulta, pietiekami liela, un ir mums nakts lampiņa, plus mēs varam pievienot USB portus. Un dosimies tālāk uz virtuves zonu. Šeit mēs varam redzēt, ka ir gāzes degļi, viņi nav kaut kur šeit, tātad no šejienes mēs griežam vaļā gāzi, kas ir ļoti interesants risinājums, un, protams, šie te galvenie skapīši, kur novietot visas mantas. Šeit jau mums ir ielikts sāls un pipari, jā, un tātad skapīši viss caur salonu, vienmēr ir padomāts par to, ka jūs esat virtuves zonā, varbūt jums ir kafijas aparāts, te kafijas aparātu arī var pieslēgt šeit, izlietne, un mums ir apvienota duša ar tualeti šajā zonā. Noteikti varu minēt par to, ka šeit ir dubultā grīda, kas nozīmē, ka šeit mums ir ļoti daudz dažādi nodalījumi. Pieņemsim, šeit mēs varam novietot divus akumulātorus, kas nodrošinās jaudu jūsu mašīnai principā nedēļas garumā. Šeit mums būs drošinātāji, visa elektrības sistēma, ja kaut kas, kā saka, nestrādā, tad šeit mēs varam meklēt atbildes. Un šī ir mana mīļākā telpa, vieta, kur mēs varam paslēpt visu, ko nevajadzētu ieraudzīt robežšargiem vai sievas mātē. Tā kā, jā, un, protams, ka mums ir skapīši un šis interesants. Jā. Šeit mēs šajā skapītī, kā ja mēs redzam, var ievietot 15 kg smagu kravu, redzam arī LED apgaismojumus un jau bāzes cenā ir iekļaut šī te lielā panorāmas lūka. Dosimies tālāk, apskatīsim dušu un tualeti, kura mums ir apvienota. Teiksim, Haimeros nav grozāms pods, šeit ir šādas formas, un ja, teiksim, dušu neizmantojam, tad mēs sēžam šādi. Ja dušu izmantojam, tad mēs šo te paceļam nost un izmantojam tualeti. Mēs izmantojam šādu, un ja mēs ejam dušā, tad mums ir jānoņem šis te paliktas nost, un tad mēs varam atvērt šo te sienu, kas nodrošina to, ka pods un pārējās mantas nepaliek slapjas. Kā iet dušā, es jums šodien nerādīšu, bet pārējais, jā, tātad mums ir skapīši, kur likt zobu virstas, skūšanās, visus līdzekļus, mazs dvielītis, izlietne, viss absolūti, kas ir nepieciešams. Apgaismojums, jā, jā, tātad otrā pusē mēs varam iznākt no dušas, uzreiz paķert tāliņu, mums ir 140 litri leduskapis, kurš strādā uz gāzi, elektrību vai baterijām, un gribot mēs nonākam guļamistabā, kur mums ir daudz dažādu skapīšu, kur mēs varam uzglabāt mantas, ir automātiskais apgaismojums, un man no šiem zem kājām arī ir vieta, kur redz trepītes, lai varētu ērtāk iekāpt gultā iekšā. Tātad, jā, šeit var gulēt 3 cilvēki, pareizāk sakot 2 un 1 maziņš. Gultas ir super ērtas. O jā, te varētu
gultas ir ērtas un apkārt visur ir mazi jauki skatījuši. Un, protams, mums ir arī aizkariņš, ar kuru nodalīt šo te zonu. Lādētāji, lasīšanai grāmatu lasīšanai gaismiņas, protams, varam aptumšot, jo ejam gulēt, lai gaisma nespīd iekšā, ja pa naktīm strādājam un pa dienām guļam, pieceļoties no gultas un no rīta uzreiz varam apskatīties, sakārtoties, iet dušā un tālāk doties. Kas noteikti par Mercedes jāsaka? Tātad no Mercedes šeit būs tikai motors, pārējais viss būs alko šasī, kas nozīmē to, ka viņam būs daudz līganāka braukšana, daudz patīkamāka. Visas ūdens tvertnes ir novietotas šeit pa vidu, lai viņas nav sānām, nenotiek kaut kāda veida svēršanās. Un kā jau sākumā minēju, mums ir šāda mašīna pasūtīt. Ja jums šāda interesē, mēs varam nosūtīt jūs pilnu aprakstu ar opcijām, ko jūs iegūsiet un, protams, arī cenu. Tā kā tiekamies Kemper365.lv, zvaniet vai rakstiet, noteikti atradīsim perfekto automašīnu jums un jūsu ģimenei. Atā!